atrodamies mācību rajonā, kur tad bataljonam ir noteikti specifisks uzdevums. Fokusējamies uz teritorijas aizsardzību. Esam sagatavojuši šķēršļus, integrējam netiešu uguni, integrējam vairāku līmeņu dronus un to visu saliekam kopā ar mehanizēto kājnieku spēju. Ikdienā mēs karavīri trenējamies Ādrušu poligonā, kur mēs visu jau zinām no galvas, mums pat nevajag kartes izmantot. Tad nonākot apvidū savā zemē beidzot, tad mēs varam pilnveidot un pilnvērtīgi izmantot visus savus iemaņas, ko mēs esam satrenējušies realistiskā situācijā un realistiskās distancēs kā tādās. Distances ir lielākas, jārēķinās ir ar civilo infrastruktūru, ar civiliem iedzīvotājiem. Un, jā, mācības ir ļoti izaicinošas. Katras mācības atnes kaut ko jaunu. Katrās mācībās iemācāmies kaut ko jaunu, tāpēc ir vērtīgi izbraukt apvidu un katru reizi mēs pilnveidojam savas spējas. Paldies Vidzemes reģiona iedzīvotājiem par to, ka viņi saskaņojuši tik daudz zemes, kur mēs bruņoties spēki varam darboties.